Sveiki, kanāla skatītāji! Liels paldies par atsaucību. Patīkami, negaidīju, kad tik daudziem būs interesanti mani video. Paldies par komentāriem, uzdotajiem jautājumiem. Šajā video mēģināšu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un sniegt informāciju, ko jūs man jautājāt. Šeit es esmu nelielā blakus pilsētiņā, Čivita, eju pa pastaigu taku, un kamēr es eju pa pastaigu taku, es ar jums nedaudz parunāšu. Pastāstīšu par savu apdzīvotu vietu. Šeit es nedzīvoju, gan šajā, gan iepriekšējā video. Tā pilsētiņa ir Čivita, atrodas netālu no mana ciemata, bet par šo ciematu varbūt es pastāstīšu citu reizi. Kā lūdzāt komentāros, pastāstīšu par savu apdzīvotu vietu. Es dzīvoju apdzīvotā vieta Franka Villa Maritima. Tā ir Itālijas pašvaldība, bet es to saukšu par ciematu, jo man tā ir pierastāka. Ciematā pirmā būve ir uzcelta 1793. gadā. Šobrīd ciematā dzīvo 2724 iedzīvotāji. Tas atrodas 273 metri virs jūras līmeņa, 10 km attālumā no jūras. Ar automašīnu braucot, tās ir 10 minūtes. Ceļš ir uz jūru taisnas uz leju, nekādu kortu vai sastrēgumu šeit nav, satiksme ļoti mierīga un nekas satiksmi neapgrūtina. Ciematam ir sava pašvaldība un savs mērs, un tā kā īsti ciemats laikam tas nav, Latvijas ieskatā tas varētu būt jau kaut kāds tā kā, tāda nepārāk maza pilsēta, bet tošām pilsētiņa ir maziņa, cilvēku ir maz, viens otru pazīst. Dažos vārdos par pakalpojumu pieejamību. Ciematā ir pieejams sabiedriskais transports, tas ir 2 autobusu maršruti, vilciens un starppilsētu autobusi atrodas pie jūras 10 km tālumā. Ciematā ir 3 zobārstu prakses, 5 nelieli veikaliņi un viens neliels supermarkets. Ir degvielas uzpildes stacija un 3 autoservisi, kā arī 2 būvmateriālu veikaliņi. Ir sava sporta zāle un deju studija. Un, protams, kā bez picērijām Itālijā, ciematā ir 4 picērijas un 6 bāri. Ir advokātu prakse, vairākas ārstu prakses. Ir arī sava pasta nodaļa un 2 aptiekas. Vairāki sekotāji man jautāja, kāpēc es izvēlējos Kalabrijas reģionu. Iepriekšējā video es jau nedaudz pastāstīju, bet varbūt atgriezīšos pie šīs tēmas vēlreiz. Tā kā es jau iepriekš minēju, vēlējos iegādāties nekustamo īpašumu Sicīlijā, bet meklējot savu budžeta ietvaros, neko prātīgu neatradu. Taču atradu nekustamo īpašumu Kalabrijā. Un viss veiksmīgi sanāca, un es devu šo īpašumu iegādāties. Es neapsvēru nekustamā īpašuma iegādi Itālijas ziemeļos, jo ziemeļi no dienvidiem ekonomiski būtiski atšķiras. Dienvidi ir nabadzīgāk un cenas šeit ir daudz zemākas kā ziemeļos. Par nekustamajiem īpašumiem tas varētu būt pat vairākas reizes, gan īra, gan pārdošanas cena. Visa lielā ražotne ir koncentrēta ziemeļos, un tur ir darbs un ekonomiska attīstība. Dienvidi ir nedaudz panīkuši, šeit pārsvarā dzīvo pensionāri, un kaut kā tā izsenis ir sanācis. Ziemeļos pa ziemu ir sniegs un augstums, tāda klasiska ziema, kas man nepatīk. Ir papildus izdevumi par apkuri. Dienvidos arī ir ziema, bet tā nav tik augsta un sniegaina. Šeit sniega vispār nav, un temperatūra nenokrit zemāk par 0. Māja, protams, ir jākurina, bet galvenokārt lai kliedētu mitrumu un drēgnumu. Augstākais laiks šeit ir no februāra līdz martam, bet katrs gads ir savādāks un, protams, var atšķirties.
Esmu motociklists un patīk braukt ar motociklu. Latvijā motosezona bija atkarīga no laika apstākļiem un lietus. Retu, kuru gadu varēja braukt ilgāk par 4 mēnešiem. Taču šeit motosezona ir visu gadu. Protams, mēdz būt lietus, bet tas parasti nelīst ilgstoši. Un ceļi, jā, un ceļi un asfalts. Pēc Rīgas šeit vienkārši ir sapnis. Nav šeit ne bedres, ne izdangāts, kad mācos miestos pat ir jauns asfalts. Braukt ir patīkami. Protams, bāņi, kas ir tālāk uz ziemeļiem, tie ir maksas. Dienvidos ceļi ir bezmaksas, bet ja mēs no dienvidiem braucam uz ziemeļu virzienā, tad, protams, ir maksas ceļš, bet, nav, kā saka, žēl par labu kvalitāti arī samaksāt. Summas nav tik lielas. Bet pa bāni tu brauc skaisti izbūvēts, vairākas joslas, atļautais ātrums 130 km/h. Tas palīdz būtiski ātrāk sasniegt galamērķi nekā braucot pa mazajiem ceļiem uz 90 km/h. Sekotāji man arī jautāja par ikdienu un cilvēkiem. Atbildēšu. Cilvēki šeit ir draudzīgi. Ciemats mazs, kurā visi viens otru pazīst un sveicina. Jā, ir smieklīgi, bet tiešām tā ir, kad izejot no rīta no mājas, ej cauri ciematam, un katrs tevi sveicina, un tu, protams, arī atbildi ar sveicienu. Pazīstams, nepazīstams kaimiņš vai attēlāks kaimiņš, visi viens otru sveicina. Šajā ciematā dzīvojot ir tāda sajūta, ka laiks ir apstājies. It kā atrodies kādā Itālijas filmā par mazu lauku ciematiņu, kurā dzīve norit nesteidzoties. Un gadu gaitā nekas nemainās. Ja neņem vērā uz ielas garām braucošās automašīnas, tad dzīve te nav mainījusies kopš ciemata dibināšanas. Cilvēki satiekas bāros, runā, apspriež jaunumus. Tieši tāpat, kā to darījuši viņu vecāki un vecvecāki. Dzīvojot šeit, es jūtu, ka pats esmu mainījies. Tās lietas, par kurām agrāk satraucos, ir kļuvušas mazsvarīgas un nebūtiskas. Esmu iemācījies dzīvot tepat un tagad, necepties par pagātni un nesatraukties par nākotni. Es domāju, ka mans ciemats man ir palīdzējis iegūt iekšēju mieru un pašpaļāvību.